Žeņa vēlas saviem vecākiem sagādāt patīkamu pārsteigumu, bet viņai nākas vilties. Viesnīcā izceļas satraukums, kad noskaidrojas, ka Aivars un Koļa ir pazuduši. Zenda noorganizē jauniešiem pārbaudi, kas beidzas pavisam savādāk nekā viņa bija iecerējusi. Aivars un Koļa cenšas restaurēt iepriekšējā vakara notikumus. Kaspars izglāb Anniju no nepatikšanām, bet Anniju tas sarūktina. Nu, es jau varu, bet Māras pārvirtos ļoti pietrūkst. Jā, man arī. Ko tev jurists saka, kad mēs dabūsim atpakaļ viesnīcu? Viesnīca. Tikai viesnīca. Tev Sandijas veselība vispār neuztrauc. Tikai par viesnīcu runā. Gati, kāpēc uztrauc? Bet Sandijas veselības labā tiek darīts viss. Omer ir sarunājis kaut kādu psihiatrijas spiedekli no Zviedrijas. Maksās viņam milzīgi honorāri, tikai vēl viņš pakonsultētu Sandiju. Jā, es zinu. Gati, bet tā ir reāla palīdzība, nevis tavas ikdienas vizītes pie Sandijas. Pēc kuram tiek depresijā, pēc kuram tava rokas stieps pēc pudeles. Ja tu būtu redzējis, kādā stāvoklī ir Sandija, tic man, tu arī gribētu iedzert. Tad, Gati, tu ko, nodzerties taisies? Nē, bet atšķirībā no tevis man ir sirds krūtīs. Ak, kas tu vispār par māti esi? Kā tu tā vari runāt? Paldies. Es netaisos klausīties. Labu apetīti, mīļais. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Sveiks! Sveika! Kafija tūlīt būs. O, super! Gandarījums ir? Par ko? Nu kā, redz, kā tai dzīvē notiek. Āboliņi tev no Maras papadzina, tagad paši izvācas. Ko? Jā, redz, kā tai dzīvē notiek. Vienu brīdi tu esi pašā augšā, nākamā jau pašā apakšā. Viņi izvāc, kāpēc? Kā, tu nezini, kāpēc? Nē, es nezinu. Nu kā, Vadims taču paņēma pāris grašiem, dabūja viesnīcu savā īpašumā. Un tagad šie visi dzīvo šeit pat. Ārprāts. Bet pagai, izskatās, ka tu priecājies. Bet, protams, es ceru, ka es dabūšu atpakaļ vismaz daļu no klientiem, ko Eva no manis aizvilināja. Bet kā āboliņi dusmojas? Nu, ko dusmojas? Eva dusmojas. Bet gads gan tāds sašļurts. Ragi sūnās tāds. Abi divi pirms brīža te salicās. Par ko? Es nezinu, es nedzirdēju. Bet Eva gan bija tik dusmīga, aiznesās prom, līdz galam pat pusdienas neapēda. Būs vēlāk jāparunājas ar Gati. Te tu esi. Beidzot tevi atradu, bet es tevi meklēju mūsu numuriņā. Tāds sajūta, ka mēs spēlētu paslēpes. Nu, man kaut kā pēc mūsu sarunas negribējās ar tevi uzkavēties vienā telpā. Nu, piedod. Viss? Tik vienkārši? Tu mani nosauc par bezjūtīgu, par sliktu māti, un tagad tu pasaki piedod. Kolosāli. Es atvainojos, es tā negribēju. Man vienkārši uzdeva nervi. Nervi uzdot var histēriskai cacai, nevis normālam vīrietim. Ja vien tu esi normāls. Nu, lūdzu, piedod. Es apsolu, ka tas vairs tā neatkārtosies. Es ceru, ka tie nav tikai tukši vārdi. Nav pirmā reize, kad tu aizēji pa gaisu. Nu, ko man vēl tev pateikt? Es nezinu, nu piedod. Zini, Gati, man šķiet, ka tev nevajag katru dienu iet pie Sandijas uz slimnīcu. Tas neko nemaina. Tu tikai iekrīt depresijā un kļūst histērisks. Bet es nevaru neiet. Es esmu viņai pieķēries. Es arī. Mēs visi esam. Acīm redzot, es visvairāk. Un kā nekā viņa ir mūsu meita. Labi, Gati, es saprotu, kā tu jūties. Bet tev ir jāsaņemas. Tev ir jāsaprot, ka tu visu nevari ietekmēt. Jā.
Aivariņa man teica, tu gribot ar mani runāt. Jā, nāc iekšā apsēties. Es gribēju zināt, kā tev iet ar tiem jauniešiem. Nu, kā iet? Man viņi ir parādā 40 eiro. Ko? Annī kaut ko nostrādāja? Nē, abi divi. Es noliku tīrāmajos numuriņos katram par 20-niekam. Vecā labā godīguma pārbaudas metode, ja? Kā tad? Un iedomājies, viņi to naudu tak pievāca. Es to domājuši, ka tā ir dzeram nauda. Un pēc tam kolēģiem kafejnīcā uzklāja uzkotu galdiņu. Uzkotu galdiņu? Nu, tad viss kārtībā, skopi viņi nav. Kā tad? Par manu naudu. Aivariņ, tu man varētu tagad atdot to naudiņu. Nu, liela summa tomēr. Es? Nu jā, es tak to pārbaudu tavā labā taisīju. Bet vai tad es tev liku to darīt? Tu pat uz savu galvu. Ja tu būtu man pirms tam prasījusi, es būtu pret. Aivariņ. Labi, pastāst man, kā tie jaunieši strādā? Tūlīt man te viss ir pierakstīts. Tā, skaties. Bet saprot arī mani. Man šobrīd reāls problēmas dzīvē. Melnais periods. Nu neiet, vienkārši neiet. Es jūtos viens. Viens? Tu vispār dzirdi, ko tu saki? Es tev neko nenozīmēs, es tukšu Labi, vietu. beidz, Eva. Nu, tu taču zini, ka es tev mīlu. Eva, es esmu ļoti laimīgs, ka tu esi man blakus. Pat arī tad, ja tu šobrīd uzvedies kā cimperlīga caca. Es caca? Jā, tu. Labi, piedod, Gati, man vienkārši arī iet nervi pa gaisu. Būs labi. Mums jāsaņemas. Nu, nav viegli. Viesnīca, Sandija. Bet gan jau viss nokārtosies. Nu, jau tikai tas. Jānis arī man šantažēja, un tur aizgāja daudz nervu šūnu. Bet viņš taču liek tev mierā tagad. Šobrīd jā. Paldies Dievam, ka tas ir nokārtojies. Tā, paskaties, te ir atzīmes par izlietnēm. Un abiem diviem vienādi 4. Un te par klozetpodiem. Labi, tik detalizēti man nevajag. Tu labāk man pasaki, kurš no viņiem abiem ir spējīgāks? Nu redzi, ja to visu saskaita kopā, tad abiem diviem iznāk vienādi. Tā nu nevarētu būt. Vai nav tā, ka tu negribēji nevienu aizvainot un tāpēc lika vienādas atzīmes? Nē, Aivar, es ļoti stingri vērtēju, viss ir godīgi. Skaidrs, tādā gadījumā vinnētājs ir Kaspars. Kāpēc? Tāpēc, ka vīrietim istabenes darbs ir daudz sarežģītāks. Meitenēm tā tīrīšana tā ir jau gēnos ielikta. Skaidrs. Nu, ja tu tā saki, bet... Kā ar to naudiņu būs, ko? Tu pie tā uzkotu galdiņa arī sēdēji? Nu, sēdēju, protams. Nu, nēdi? Nu, ēdu. Nu, re. Un tad tu gribi tagad par šo jauko mielošanos, lai es samaksāju, ko tas neies krastā. Tev nu gan ir idejas. Nu, labi. Lai tad viņi nedēļu manā vietā pastrādā. Pārbaudas laiks ir beidzies. Es viņiem šodien pat to pateikšu. Un tev arī pietiks slaistīties, ej un strādā. Kā tad? Kas tam man cits atliek? Nu, jūs man par to vaģimu te šausmu lietas stāstat. Vai tikai tas viss nav izdomāts? Diemžēl nē. Nu, un ja Sibila to parādu nedos, viņš patiešām mūs visus var novākt? Visus nē. Tikai tev un Sibilu. Feliks! Nu, bet tas parāds tak Sibilai būs jāatmaksā. Un vaģims teica, jāpārdod dzīvokļi. Varbūt mēs varēsim maksāt pa daļam. Ko saki? Es savu dzīvokli nekad nepārdošu. Lai man lapačku vai īrātiem kaktiem mētājas nemūžam. Nu, skaidrs, ka ne. Bet ir jāizdomā kaut kas cits. Nu, ko darīt? Vai šito jautājumu tu uzdod savai mammai? Interesanti, ko viņa pateiks. Pagaid. Nevajag Sibilu tagad traucēt. Viņa jau tā pārdzīvo. Paklau. Kā būtu, ja mēs beidzot apprecētos? Tu taču zini, ka es to gribu. Un tu beidzot esi brīva sieviete. Jā, bet Gati nav īstais laiks. Kāpēc? Kāpēc ne tagad? Kā es gribu mūsu kāzas nosanēt mūsu viesnīcā, Maras pā. Vispirms ir jādabūt tā atpakaļ, tad varam precēties.
Jā, laikam tev taisnība. Protams, ka man taisnība. Nu, labi. Kādas var pagaidīt, bet kāda cita lieta gan nē. Nu. Es gribu vēl vienu bērniņu. Ko tu teiktu? Tādu mazu, mīļu. Tu taču arī to gribi, vai ne? Tad mēs beidzot būtu īsta ģimene. Gati, man šķiet, ka bērnam arī nav īstais laiks. Bet kur ir problēma? Mēs jaunāki nepaliekam. Laiks iet uz priekšu. Jā, bet tas ir pārāk nopietnas lēmums. Tas ir jāapdomā. Kas tur ko domāt? Labdien! Labdien! Vai, Dana, pagaidiet. Labi, ka atcerējos. Man jums jānodod viena aploksne. Aploksne? Jā, Mareks lūdzu to nodot jums tieši rokās. Mareks? Jā, nu, ja jūs atnākt man teikt līdz uz kabinetu. Labi. Lūdzu. Vakar mums tas galdiņš tāds lapnāks bija. Es domāju, gan par 40 eiro. Baigi žēl, ka vakar nesanāca ar visiem tur pasēdēt, iepazīties. Nu, ar pārējiem viesnīcas darbiniekiem. Pagad, tev nesanāca? Es taču aizgāju tev pakaļ. Tu tur aizskrēji tādu apvainojusies. Un tu pēc tam nenāc vairāk atpakaļ? Nē. Nobijies bez manis, jā? Jā. Nobijos. Ļoti nobijos. Un tagad tev ir žēl, ka tu pēc tam netiki atpakaļ un nevarēji pazīmēties visiem ar savu foršo galdu, vai ne? Es tev tiešām pēc tāda zīmuļa izskatos? Ne tikai izskaties. Paklausies, un tu esi beigais laipnības un pieklājības iemiesojums, ja, kā parasti. Jā. Tā, kur es to vēstuli? Tepat būs. Oho. Lūdzu. Paldies, tik biezi. Jā, Maiks teica, ka tu esot gan vēstuli, gan dokuments. Jā, nu ko, paldies. Nav par ko. Uz redzēšanos. Visu labu. Ko tu klausies? Ko? Ko tu klausies? Iedomā paklausīties. Šito mēslu tu klausies? Pats tu esi mēsls. Ko tu klausies, kaut kādu operu? Tu par tādu Bruno Mars esi dzirdējusi? Skaidrs, ka es esmu par tādu dzirdējusi. Nu, to es sauc par mūziku. Viņš vairs nav topā, tu stagnē. Es stagnēju. Zini kā, laba mūzika no modas neiziet. Šitais tas tavs spiedzējs, jā, viņš pēc pusgada jau būs izgājis no modas. Tad tu tagad esi mūzikas eksperts, jā? Nē, zini kā, es vienkārši protu atšķirt sliktu mūziku, jā, no labas mūzikas. Zini, neko, nesūdi tu nemāk atšķirt. Pagaid, stāv. Zini kā, baigi patīk šitā saruna, baigi interesanti. Es aiziešu vēl pēc kaut kā ēdam, jā? Un tad mēs turpināsim. Jā? Tūlīt būšu. Jā, iekšā. Jā, man viens jautājums radās. Drīzāk neskaidrība. Uz cik dienām jūs vēl plānojat palikt? Izskatās uz daudzām. Kā, bet jūs taču teicāt, ka braucat prom un ka pamatat savu privātu praksi? Jā, tas bija sen. Jo, Haidijai varam to vēstuli atstāt, ko viņam jānodod Danai. Es ceru, viņš nav atdevis viņu. Baigi laba saruna sago.
Jā, lūdzu. Nestraucēju. Nē, lūdzu. Tātad nesat aizbraucis? Nē, plāna mainījās. Aha. Jā, es par to vēstuli. Es pavisam biju piemirsis. Es arī biju piemirsis. Ziniet, vecums nenāk viens. Tad tā aploksne vēl ir pie jums, ja? Nē, es tikko satiku Dānu un atdevu viņai. Atvainojiet, ka tā sanāca. Sasodīts. Kā? Tad vajadzēja vai nevajadzēja atdot? Nu gan. Atiniet, ko? Varbūt man ar vadījumu aprunāties, ja? Ko? Nu, jā? Nekā nebūs. Kāpēc? Varbūt man izdosies viņu pārliecināt? Es teicu, nē. Nu, bet kāpēc? Kāpēc nē? Tāpēc, ka es kā ženš visu saku, ka nē. Nu, bet kāpēc nē? Ja varbūt pamēģināt, ja viņa patīk. Tu nejaucies, labi? Pēc, kas tur tāds? Es tik un tā laiku pa laikam ar vadījumu satiekos. Ko? Nu, vienkārši satiekos tā. Varbūt man izdosies viņu pierunāt. Nu, jā, nu varbūt izdodas, nu. Es negribu, man tas nepatīk. Ko nozīmē nepatīk? Vot tu arī nozīmē, ka nepatīk. Tev ir labāka ideja? Nu, nav, un? Nu, vot. Pagaidiet. Labāk, es teikšu tā, lai viņa pamēģina. Jā. Sliktāk jau nebūs. Nu, jā, nu lūdzu. Es nezinu. Nu, lūdzu, Feliks. Nu, labi. Labi. Es pats tev aizvedīšu pie vadiem. Labi, bet tu sēdēsi mašīnā. Ko? Jā. Viena pati ar babakeru? Nē, es neesmu. Ja tu būsi blakus, nekāda saruna neiznāks. Nu, kas ar mani notiks? Labi. Laižam. Labi, laižam. Nu, lai jums izdodas. Jā. Nu, vajag taču kaut kā mēģināt Sibilu izraut no tā bandita nagiem. Tēt, izrausim, neuztraucies. Lai jums veicas. Bože. Labdien! Sveiki! Kur tad Kaspars? Viņš aizskrēja zēdnīcu pakaļ kaut kam ēdamam. Tūlītās būs atpakaļ. Nu, kā tad pašai? Kā pagāja šīs 3 dienas? Ļoti labi. Daudz vērtīgas pieredzes. Tā. Nu, varbūt varu jūs pieņemt darbā kā istabeni. Nē, es tā kā vairāk pretendēju uz sekretāras vietu. Neesmu vēl pārdomājusi. Nē, nu labi, es jau tikai tā iedomājos. Jūs Kasparam arī piedāvāsiet to istabenes amatu? Sveiks! Sveiks, Kaspar, sveiks. Vari atnākt pie manis uz kabinetu, mazliet aprunāties? Jā, protams. Kāpēc jūs nevarat runāt šeit? Un kāpēc tikai Kasparam jāiet? Varbūt, ka atļaujiet man kā priekšniekam to izlemt. Sorry. Gaiši. Tam skuķim nu gan ir raksturs. Un nekāda respekta pret priekšniecību un vecākiem cilvēkiem. Man šķiet, viņi tikai uztraucas par savu vietu. Tas nav iemesls tādai uzvedībai. Un tad tās drausmīgās smaržas. Tu juti? Kā tu to vari izturēt? Es neesmu ievērojis, ka viņi kaut kā baigi smaržotos. Tiešām? Man jau tāda sajūta, ka te koridorā var sauost. Ja vispār ir tāda šķebīgi salda smarža. Nu, briesmīgi. Nu, labi, ejam pie manis. Es nesaprotu, ko es tādu esmu izdarījusi. Gads taisās precēt tevi un ļoti grib no viņas bērnu. Tāda idila, ka vienkārši vēmiens nāk. Un Mareks, Mareks, es viņam visu izstāstīju, bet viņš grib braukt prom uz Rīgu. Mums ar tevi jārunā. Helēna, es tev pārzvanīšu. Jā? Tā. Tu esi šeit. Es domāju, ka tu aizbrauc. Tu izlasīji manu vēstuli, jā? Vēstuli? Nē. Es apstījos dokumentus un es... Tiešām? Jā, es sapratu, ka tu brauc prom. Nekur es nebraucu. Tu aploksni, to es iedevu Aivaram, pirms mēs abi divi izrunājāmies. Un es izdomāju, es nekur negribu braukt. Es gribu palikt šeit. Tiešām. Es drīkst paņemt to vēstuli atpakaļ? Cik labi, ka tu esi. Dievs, tu man esi tā vajadzīgs. Sveiks, Vadim.
Госпожа Синькова. Prieks redzēt. Man arī prieks redzēt. Tu laikam zini, kāpēc es atnācu? Nē, par ko man tāds gods? Es zinu, ka tu iepazinies ar manu mammu, ar Sibilu. Skaista sieviete. Jā. Такая же красивая, как ее дочь. Прости, прости. Дочь красивее. Спасибо большое. Но я пришла поговорить о долговой расписке. Пойдем посмотрим гостиницу. Моя мама очень переживает. Там есть люксовый номер после ремонта. Послушай, значит так, я не пойду смотреть с тобой люксовый номер после ремонта. Я пришла поговорить, это понятно? Ну, я не буду разговаривать здесь, в кабинете. Ну, пойдем в бар. У нас же не деловой разговор. Нет. Пойдем. Прошу. Nu, stāsti. Nu, es ceru, ka tās 3 dienas Zentas virsvadībā tev nav nobiedējušas vai izsaukuši nepatiku pret manu viesnīcu. Nē, nē. Mums iet visai labi, visai jautri, es pat varētu teikt. Nu, es domāju, ka tā jautrība tagad varētu arī beigties. Vai tu būtu gatavs ar pilnu krūti mesties sekretāra darbā? Jā, protams. Nu, es taču tāpēc arī atbraucu. Bet kaut kas traks, tu zini, man tāds sajūta, ka man pilns deguns ar tām Annijas smaržām. Jā, es arī jūtu. Pagaid, tās ir tavas smaržas? Ups. Es laikam būšu kaut ko sajaucis flakoniņas vietām. Nu? Saki, ko tev piedāvāt? Шампанское, виски, коньяк? Я ничего не хочу. Что значит ты не хочешь? Я за пустым столом переговоры не веду. Хорошо, сок. Сок? Какой? Апельсиновый. О. Прошу. А ты помнишь, как мы совсем недавно с тобой здесь вместе сидели? Какое замечательное было время. Да, был смысл поиграть с твоей мамой в азартные игры, чтобы потом вот так посидеть с тобой. Итак, за восхитительных женщин. Nē, es pats tās smaržas sajaucu. Iegāju veļas istabā, noliku savas smaržas blakus citām smaržām un kaut kā sajaucu vienkārši. Nu jā, labi, ne jau par to es gribēju ar tevi runāt. Redzi, es visu tā pārdomāju un nolēmu, ka pietiks ākstīties ar to pārbaudas laiku, nav te ko vilkt garumā. Lēmumu es esmu jau pieņēmis. Kāds tas ir? Protams, par labu tev. Viss paliek tā, kā mēs sākumā runājam. Bet kā tad Annija? Atlaidīšu. Izdomāšu kādu iemeslu un teikšu, lai dodas prom. Nu, tā gan lūdzu nedari. Kāpēc ne? Nu, kaut kā tā nesmuki sanāk. Nu, bet kas tur nesmuks? To vietu es biju apsolījis tev. Tā meitene te parādījās pilnīgi negaidīt. Nu, jā, bet tu nevarētu atļaut viņai vēl kādu brītiņu te pamēģināt pastrādāt. Nu, es tev nesaprotu. Nu, man viņš šķiet tīri simpātiski. Šitas nekaunīgais skuķis. Nu, bet padomā, tā nekaunība jau ir tikai tāda maska. Nu, viņa īstenībā ir diezgan foršs skuķis. Tiešām. Tiešām tu nevari atļaut viņai kādu laiciņu pastrādāt. Nu, tu man pārsteidz. Nē, nu, saproti, vienkārši tagad, ja tu viņu atlaidīsi, viņi padomās, ka es tev esmu kaut ko sastāstījis par viņu, tad viņi vispār ar mani negribēs runāt. Es domāju, tu priecāsies par šo vietu, bet tu domā tikai par meiteni. Nē, es nepārprotu. Es tiešām ļoti priecājos par šo amatu, bet, saproti, Annija... Skaidrs, arī viņu tu gribi. Nu, jā. Nevar tiešām kaut ko izdomāt, ka mēs abi te paliekam pastrādāt. Может, ты все-таки передумаешь? Пойдем посмотрим люксовый номер. Мне тут как-то неплохо. Как дама пожелает.
Послушай, ты прекрасно понимаешь, зачем я пришла. Я пришла просить тебя простить моей маме долг. Ты же прекрасно понимаешь. Это очень большая сумма. Очень. Да, я понимаю. Но у моей мамы нет таких денег, никогда не было. И поверь мне, никогда не будет. Когда она садилась играть, она была абсолютно спокойна. Ну? Она же понимала, на что она идет. Хорошо. Тогда она не понимала, она сейчас понимает. Хорошо, только ради нашей старой дружбы я прощу этот долг. Я забуду. Правда? Конечно. Спасибо большое. Да не за что. Да не за что. Спасибо. Так с одним условием. С каким? Ты переспишь со мной. Что? Раньше ты это делала даже без денег. Varbūt šeit ir pa karstu. Novilksim vestīti, ja? Nē. Novilksim Nē, vestīti. nē. Nu, bet kāpēc? Tāpēc, ka es esmu citādāk audzināts. Nu, labi. Darīsim pa tavam. Kā tu esi audzināts? Nu, piemēram, kā iepazīties var, teiksim, dejojot vai... Labi. Man patīk dejot. Skaties. Čiki, čiki, čā, čā. Čiki, čā, čā. Kaut kur starp lasītām rindām esam vieni